Sveicināti, godātie skatītāji! Latvija pēdējos gados ir piemeklējušas banku krīzes un ir izputināts vairākas bankas, bet tā varēja arī nenotikt, man teica ekonomikas doktors Kārlis Āboliņš. Un godātie skatītāji, Kārlis Āboliņš ir arī mūsu studijā šoreiz. Sveicināti! Labdien! Situācija ir tāda, ka vispirms man būs jāiepazīstina ar jums nedaudz vairāk mūsu skatītājus un vēlos pateikt, ka Āboliņa kungs ir Latvijas pilsonis, Vācijas pilsonis un Luksemburgas pilsonis. Kārlis Āboliņš ir ekonomikas zinātņu doktors un daudz interesējās tieši par banku būšanām un ir bijis arī konsultants svarīgos jautājumos mūsu valstī, vai ne? Pareizi pateikts. Daudzās citās valstīs arī. Daudzās citās valstīs bez šaubām arī, jā. Tātad, kas tajā banku sektorā varēja būt tāds tā kā zināms glābējas zvans, lai tā banku krīze neizpaustos vismaz tik stipri pret iedzīvotājiem un pašvaldību lietām? Divas lietas, jā, Latvijā būtu bijis Vācijas modelis, kur galvenās bankas, ar vienu spēcīgākas bankas paliek pašvaldību bankas un krājas sabiedrības. Tad Latvijā tas nebūtu bijis, ja, piemēram, Latvijas Krājbanka būtu pārtaisījis par pašvaldību banku, tad varēja palikt vārds Latvijas Krājbanka. Tā kā to pārējo nevarēja palikt Latvijas Krājbanka, jo tad tā bija definitīvi cilvēku noguldītāju krāpšana, kas arī notika. Žēl, ka Latvijā nebija juristi vai nebija tiesas, kas pieprasīja, ka maina vārdu, ka jāmaina vārds, to pārdod. Ja pārdod, tad jāmaina jāmaina ir vārds, tad nevar būt vairs Latvijas Krājbanka. Jā. Piemēram, kur jau maz cilvēku zina, Vācijas lielākā banka, kas Deutsche Bank, jā. Kas nav nekādā ziņā, teiksim, tik Latvijas kā Latvijas Krājbanka, kad no parlamenta ir pateikts, kādam jābūt ir akcionāru sastāvam, lai nenotiktu tas, kas notika ar Latvijas Krājbanku. Tieši speciāli piesauc Latvijas Krājbanku. Nē, lai pievāc šīs Vācu bankas, kuriem ir Vācu tas, lai nebūtu tāda situācija, ka to kāds varētu izmantot. Skaidrs. Un kā varētu būt iecerēta pašvaldību banka, tā kā viena vai katrā reģionā? Vācijas pieredze? Katrā reģionā ir savu, viņi nevar iet pār pa reģionu. Tātad vajadzētu vismaz, teiksim, labi, es pieņemu, ka būtu pareizi, kad ir Kurzemes Krājbanka, Vidzemes Krājbanka. Novados, teiksim, varbūt, jo Latvijas novadi mazliet pa maz. Tātad zemes vairāk būtu Vidzemes Krājbanka, Krājbanka un tā tālāk. Tas būtu jādara un kad viss pašvaldība. Un tad būtu vajadzīga viena banka, kas refinansē tās četras vai tās zemes bankas un pārņem visu starptautiskos darījumus. Ja kāds grib naudu pārsūtīt uz kādu citu banku, tas ietikās tur. Un viņi skatās arī, ka šīs novara bankas tiktu pareizi refinansētas. Ja vienai bankai ir nauda par daudz, tad viņi nogulda tanī virsbankā, un ja kādai ir pa maz, tad viņi dabonās virsbankas naudu. Interesanti, vai pašvaldību banka varētu vai drīkstētu arī pelnīt pats sev naudu kaut kādā veidā? Viņi noteikti pelna, tikai viņi neizdod to saviem pašvaldībiem, bet ar to veido kā sēklu kapitālu, lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos attiecīgā novadā. Tas ir tas, ko tad, zināmā mērā, tas Latgales glābšanas plāns, kas šobrīd norit Latvijā, varēja būt bijis jau pirms gadiem diezgan cieši saistīts ar šādas pašvaldību bankas veidošanu sanāk. Noteikti. Un otra lieta, kas ir svarīga, kas ar Vācu vai Luksemburgas modelis, tas ir krājas ar sabiedrības, kur galvenokārt finansē lauksaimniekus un skatās, ka lauksaimnieku kooperatīvi ar vien vairāk pārstrādē veido produkts ar lielāku vērtību un tālāk. Jā, gribētu arī uzzināt tādu jautājumu, vai jūsu šajos priekšlikumos un runās par pašvaldību banku ir notikušas arī sarunas tādā augstā līmenī Latvijā? Mazliet ir bijis, bet ļoti maz. Ļoti maz, jo saprotu, ka viss, laikam, domā, ka ārzem bankas te ir pietiekoši un ka tas nav vajadzīgs Latvijā. Es nezinu, kamdēļ tas tā ir, bet es saprotu. Bet vai arī šobrīd jūs tāpat domājat, ka arī šajā situācijā, kāda ir izveidojusies šobrīd, pašvaldības banku dibināt vēl nav par vēlu? Es domāju, to vajadzētu arī uz Citadeles bankas bāzes. Tā vajadzētu. Es domāju, to vajadzētu arī nevis Citadeles bankas pārdot, bet viņi pārtaisīt par šādu veidu banku. Un nevis viņi pārdot. Jā, un Hipoteka banka patiešām pārtaisīs par attīstības banku, jeb par šo Citadeles bankas refinansēšanas banku.
Pēc Vācijas KFV modeļa. Un jūs esat pārliecināts, ka tāda sistēma dot arī rezultātu, neapšaubām? Es domāju, ka tā dot, jā. Es esmu izveidojis banku struktūras Ķīnā. Pēdējās, ko es izdarīju, tās bija banku struktūra Damaskā, Sīrijā. Mans asistents man piezvanīja, ka es viņam prasīju, kas notiek Sīrijā. Tad viņš teica, vai tu patiešām iedomājies, ka Sauda-Arābija vai Katāra pielaidīs, ka Sīrija paliek par otru Ķīnu. No jā. Tad ar tur es biju klāt. Nu, tā tad diezgan veiksmīgi tā darbība šajā jomā. Nu, un es domāju, ka būtu vērts arī ieklausīties. Varbūt ka kāds mūsu valdības vīrs arī varētu sadzirdēt un vairāk pievērsties uzmanību, es domāju, šādas pašvaldību bankas izveidošanai. Tā kā jūs Latvijā esat laiku pa laikam, tad jājautā, vai jūs redzat arī un kādā virzienā jūs redzat varbūt mūsu valsts attīstības un tādu iespēju iet augšup. Iet augšup tas ir galvenokārt, kad Latvija koncentrējās uz bioloģiskā lauksaimniecību. Tikai uz bioloģisko lauksaimniecību, ja pārsvarā? Pārsvarā. Latvija ir otra zaļākā valsts pasaulē, kam mēs to neizmantotu. Tik tiešām gan. Jā, kam mēs to neizmantotu. Tātad nevajadzētu atbalstīt lielo industriālo lauksaimniecību, bet tieši atbalstīt bioloģiskā lauksaimniecība. Mēs ubagojam par tiešmaksājumiem. Latvijā vajadzētu pieprasīt kopā ar citām zemēm, ka tiešmaksājumi tiek likvidēti. Ka nevienvalstī nav tiešmaksājumi, bet atbalsta tikai bioloģisko lauksaimniecību ar attiecīgo naudu un inovācijas lauksaimniecībā. Tiešmaksājumi radās faktiski kā pret atbildi tam, ka aiz Elbas dibinājās kolhozi. Un lai tas neiet tālāk, tas bija kaut kas jādara Eiropai. Tā radās tiešmaksājumi. Un Baltijas valsts un postkomunistiskās valsts nevar pieprasīt. Mēs tagad ar to gribam būt kādu. Pēc kara taču ieplūda Rietumu Eiropā miljoniem bēgļu. Un lauksaimniecība bija mazs ģimenes uzņēmumu. Kā tad viņš arī visu paēdināt. Un Vācija bija nopostīt pilnīgi, Francija tāpatās. Visiem bija darbs un visiem bija kaut kādas ražošanas iespējas. Un lai nebūtu kolhozi, tad jau ir tiešmaksājums. Un šodien būtu jāsaka, tas laiks ir beidzies. Tātad nevajag vairs tiešmaksājums, beigsim ar viņiem. Nu jā. Un Latvija varēja būt pirmā, kas pasaka šos vārdus. Es esmu to rakstījis, pat komentāru nedabūju. Tad tiešmaksājums vajag pieprasīt, un nevis ubagot, ka mums vajag 8%. Tā jūs domājat, ka tas arī veicinātu bioloģisko saimniecību efektīvāku darbu? Jā, visa nauda, kas līdz šim ir tiešmaksājumā, bioloģiskā lauksaimniecībā, lai nepiesārņotu. Bet Eiropa palīdzētu šīm bioloģiskajām lauksaimniecībām. Tiešmaksājumā aiziet uz bioloģiskajām. Un uz lauksaimniecības inovācijām. Jo arī taču visur citur piesāņo upes un okeāns ar minerālu mēsiem un tā, un tas nav vajadzīgs. Tas gan, es ekonomikā neesmu stipra, bet šaireizē es patiešām sapratu to visu. Paldies. Jā. Bet jautājums vēl varētu būt tāds, jūs arī par, teiksim, varbūt esat lietas kursā, ka Latvijā ļoti daudz zemes tiek izpērkt tur dāņu, zviedru, savām, teiksim, cūku fermām un tam līdzīgi. Vai būtu prātīgi varbūt turpināt iesaukt iekšā šos investors ar tām fermām vai ar tam līdzīgām? Kā es jau teicu, Luksemburgā nepieder neviens hektārs lauksaimniecības zemes ārzemniekiem. Tieši otrādi, tam jau būtu vajadzīgi pašvaldības bankas, kas šito lietu aizskavē. Mums cilvēku nav. Tie braukt atpakaļ. Ja būtu šādi iespēja. Jā, no dabīgi. Luksemburgā taču visi zina, kurš kas studē, teiksim, kaut par lauksaimnieku, tālāk viņam piedāvāt zemi, lai viņš nāk un dara. Piemēram, Vācijā bioloģiskā produkcija rastu no Latvijas labu noietu. Ko nozīmē rastu? Jau rod. Jau rod, jā. Rod, prasa tikai, nav pa maz. Vienmēr par maz. Jā, pa maz. Rod. Mēs tagad sāksim, mēs skatīsies pārdot bioloģiskā medu uz Vācijas. Vāciešiem vajag lupīnas, kas aizstājas soju, piemēram. Jā. Agrāk te jūs skatāt ceļumā ir augusts lupīnas, tagad vairs nav, neviens nezinu, kā var lupīnas taisīt. Es arī nezinu, es neesmu lauksaimnieks. Tā kā
Ļoti liels. Un Latvijai, piemēram, vajadzētu nevis iet uz zaļo nedēļu uz Berlīnu, kuras pirmo reizi aizved vispār Latviju. Jūs aizvedāt? Es aizvedu uz zaļo nedēļu pirmo reizi ar to saukli Garšīgs no Latvijas. Jā, tik tiešām atceros, jā. Un kas šodien būtu vajadzīgs, ka Latvijā būtu stends Nürnbergā, kas ir pasaules lielākā bioloģiskā produktu izstāde. Un, piemēram, tur bija daži latviešu uzņēmumi, kas nebija, kas neteica, ka viņi no Latvijas, bet bija uz citu valsts stendiem. Es gribu to firmu šeit nosaukt. Un tur mums vajadzētu Latviju vai labākais vispār Baltijas valsts tur kā uz vienu stenda. Un tad pēc varbūt 2 vai 3 gadiem, ka Baltijas valsts ir partneri valsts priekš šīs izstādes. Ja. Tas būtu tā vesels lietas, ko var darīt, ko mēs šeit nedarām. Nu jā, bet tas nemaz neizklausās tik utopiski, lai tas nebūtu. Tas diezgan reāli izklausās. Es esmu realists. Jā, un Baltijas valsts varbūt tiešām varēja arī lielā mērā pārsvarā ap to bioloģisko, ekoloģiski tīro lauksaimniecību tiešām. Jā, un var jau arī, teiksim, mums jau nav linu produktu, mēs neaudzējam linu pieprasīt, arvien vairāk sanāk. Nu jau sāks, zināmā mērā drusciņi. Arvien vairāk attīstās Vācijā un Francijā kaņepu audzēšana. Jā, kaņeps, kas ir turas attīstas priekš medicīnas, priekš viss kā. Kaņeps. Mēs sākam ar audzēt, bet ļoti maz. Tas būtu mūsu vectēvu galvenais, negribu teikt galvenais, bet viens no galvenajiem lauksaimniecības augiem, kas bija tur. Jā. Un priekš kaņepiem nevajag ne minerālmēs, neko, ne pesticīds, ne herbicīds. Kaņep pāraug visus nezāles un viss. Nu jā. Kaņepe kuģiem, kaņepe būvniecībai, medicīnā šodien. Tik tiešām, jā. Jā, ir ko padomāt. Es domāju, ka jūs jau vēl tiksieties un sarunāsieties un konsultēsiet un stāstīsiet par savu pieredzi ar daudziem cilvēkiem, arī ar vadošajiem vienu otru ekonomistu, vai ne? Tā būs. Nu jā, un sirsnīgs paldies par šo informāciju, paldies par vielu pārdomām un uz tikšanos atkal nākamreiz. Paldies jums! Paldies!